Daudzi rīdzinieki un pilsētas viesi jau ir iemīļojuši Daugavas kreisajā krastā esošo modernāko modes un izklaides centru Latvijā Rīga Plaza. Pateicoties savai daudzfunkcionalitātei un dažādām sociālām akcijām, šeit savus brīvos brīžus pavadīt izvēlas daudzas Latvijas ģimenes. Nav mazsvarīga arī ērtā piebraukšana un personīgās automašīnas novietošana pie tirdzniecības centra Rīga Plaza. Bez ierastiem veikaliem, kas piedāvā pārtiku, dažādas modes preces, apģērbs, apaus, Rīga Plaza ir vairāki restorāni, ir kino ar 8 zālēm un ir arī izklaides parks, kurš vislielāku popularitāti ir guvis ar bowlingu, biljardu un diskotēkām. No 9. līdz 11. aprīlim Rīgā notika starptautiskais skolēnu mācību uzņēmumu festivāls, kurā topošie uzņēmēji no 10 valstīm sacentās par labāko titulu. Ik viens interesents ar jaunradītajām precēm un pakalpojumiem festivāla ietvaros 10. aprīlī varēja iepazīties Rīga Plaza rīkotajā gada tirgū. 3. gadu mēs sadarbojamies ar organizāciju, ko sauc par Junior Achievement, jeb latviski tas būtu jauniešu sasniegumi, un organizācijas mērķis ir iemācīt jauniešiem veidot biznesu caur spēli, caur mācībām. Viņi strādā mācoties un mācās strādājot. Viņi veido savus uzņēmumus, viņi ražo savas preces, viņi izdomā savas idejas, savus pakalpojumus. Ko jaunie uzņēmēji piedāvā pircējiem? Ir ļoti dažādi. Es pat esmu vairāk kārt bijusi žūrijā un gāju un vērtēju šos produktus un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti. Ir jaunieši, kuri tiešām domā ļoti inovatīvi un mēģina meklēt risinājumus tādam ierastam lietām, bet no savādākā aspekta. Ir tādi, kas ražo to, ko viņi māk vislabāk, piemēram, rotas lietas. Ir jaunieši, kas mēģinājuši meklēt vienkārši ļoti labas importa iespējas, piemēram, no Ķīnas, bet šis nav pasākuma mērķis un organizācijas mērķis, un parasti žūrija ļoti izbrāķē šādus uzņēmumus. Te šeit ir dalībnieki skolēni, atkal atkārtošos, ka tie ir tikai skolēni no 10 valstīm, kas ir ieguvuši atzinību un kas ir dabūjuši augstu vērtējumu savās valstīs, savos vietējos festivālos. Šis un daudzi citi pasākumi pierāda, ka modes un izklaides centrs Rīga Plaza ir sociāli atbildīgs un domā par dažādu sabiedrības grupu interesēm. Kā piemēram, nākamnedēļ ir iecerēts tirdziņš jaunajiem vecākiem, kuri varēs patirgoties ar tām lietām, no kurām viņu bērni jau ir izauguši. Mūsu klienti ir gan rīdzinieki, gan nerīdzinieki ar aptuveni sadalījumu 60–40%. Es arī biju ļoti pārsteigta, ka viņi ir tik daudz nerīdzinieku. Mūsu klienti ir gan no Ventspils, no Talsiem, no Alūksnes, no Aizkraukles, diezgan plašs loks. Sievietes, vīrieši, dažādu vecumu. Mēs esam priecīgi par visiem.